Attālā senatnē, Latvijas pašā rietuma krastā, jūrai atkāpjoties, izveidojies ezers, no kura iztecējusi upe vārdā Līva. Vēlāk šaurajā zemes strēmelē smilšu kāpās radās kāds ciems, tā iedzīvotāji šo vietu sāka dēvēt par Smilšu ciemu un nosauca to par Līvu. Līvas ciema iedzīvotāji bijuši brangi zvejnieki un čakli amatnieki. Ciems lēnām pārtapa par pilsētu, pieauga cilvēku skaits, ostu ieskāva daudz mazu dzīvojamo koku mājiņu, irtenes. Dzīve ritēja rosīgi, priecīgi un nesteidzīgi. Pilsētā valdīja idilisks miers un ezera un jūras romantika. Reiz turpat kanāla malā zem liepas kādu zvejnieku drošsirdīgi uzrunājis visai savādas krāsas runcis. Runcim kažoks bija koši sārtā krāsā un aste šķelta divās daļās. Sarkanā kažoka īpašnieks lūdzi zvejniekam pajumti, solot to mūžīgi sargāt, kā aceraugu. Zvejnieks sapulcējis zem kuplās liepas pārējos ļaudis. Tā nu liepainieki apspriedušies un izlēmuši. Piešķirsim runcim lielākās mājas visā apkaimē, Liepājas pilsētu, sauca ļaudis. Liepainieki runci tik ļoti iemīlējuši, kopuši un barojuši, ka tas pārvērties par īstu lauvu. Izbraucot cauri grobiņai un tuvojoties Liepājai, ceļa labajā pusē pie pilsētas robežas pamanīsi lielu ankuru. Mēļokas zvejnieks to lauvai uzdāvinājis esot. Tuvojoties ankuram, pacel acis augšu, un tur jau viņš ir, ikdienu sirsnīgi sveicot ik katru ceļu braucēju. Lūk, tur augšā iekāpis ģerbonī. Kādu dienu lauva izdzird neparastu troksni. Kas tad tas par troksni? Domīgs paliek lauva. Vai skaņa nāk no pilsētas? Lauvai nemierīgs prāts. Nolēcis no sargposteņa, lauva dodas Liepājas centra virzienā. Pa ceļām tas iegriežas ciemos pie saviem draugiem, Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmē, kura nosaukta viņa paša vārdā – Lauvas sirds. Draugi lauvu sagaida ar lielām ovācijām, un katrs nu steidz stāstīt savus piedzīvojumus. Lauva vienmēr priecājas apciemot savus četrkājainos draugus, te pēkšņi draugu čalas pāršalts tā pati dīvainā skaņa. Draugi, vai dzirdējāt? Iesaucās lauva. Kaķenītei pelēcītei viss bija skaidrs. Tie taču ir sirdspuksti! Bet kam pieder šie sirdspuksti? Neslēpdams savu ziņkāri jautā lauva. Muris izmantodams savas maņas norāda uz Liepājas pusi. Manuprāt, tie ir pilsētas sirdspuksti. Lauva gribēdam šo noslēpumu atšķetināt jautāja. Draugi, vai ziniet, kur atrodas Liepājas sirds? Visi patversmes iemītnieki noraidoši grozīja galvu. Domīgi nopūtās lauva. Nu tad dosimies to meklēt. Tā lauva kopā ar runci devās Liepājas virzienā, jo tuvāk pilsētai, jo skaņu daudzveidība pieauga. Gandrīz vai grūti neapjukt. Te pēkšņi runcis Muris zem mīkstajiem ķepu spilventiņiem sajūta vibrāciju. Vai tu arī jūti? Runcis jautā lauvai. Es jūtu sirdī ar ķepām! Priekā gavilēja Muris. Jā, draugs, es jūtu! Lauva smaida.
Sirds būs paslēpusies tur, tramvajā. Iekāpuši, tie tomēr to neatrod. Laikam jau kā vibrācijas bija viena no tramvaja sliedēm, bet Lauva mierina draugu. Neskumstin muri. Liepājas tramvajs ir pieredzējis vīrs, veselus 116 gadus vecs, viņš noteikti zina, kur meklējama Liepājas sirds. Viņš mūs aizvedīs. Paskat tur, augšā. Redzi, kas rada šo troksni? Varbūt tā ir Liepājas sirds. Abi kāpja baznīcas augšā lūkoties. Kāds krāšņums un greznība, čukst Muris. Uzkāpuši augšā, tie saprot, ka nebūs viss Liepājas sirds. Tā ir pārāk skaļa un bronzā lieta, bet sirds taču ir sarkana un nevar būt tik cieta. Draugi dodas tālāk, uz Rožu laukumu, jo ir dzirdēts, ka par Liepājas sirdi sauc tieši to. Par Liepājas sirdi to dēvē tāpēc, ka tas atrodas pilsētas pašā centrā. Lauva un Muris priecājas par krāšņajām sārtajām rozēm, bet pašu sirdi tomēr neatrod. Draugi turpina meklēt. Varbūt Liepājas sirds tagad dzīvo jaunajā koncerta zālē, Lielais dzintars? Nē, tā taču ir šķība, un tur ir pārāk daudz stiklu. Tad tā sevi nodotu, sirds taču slēpjas. Draugi tālāk dodas uz promenādi. Varbūt tā dzīvo ostā, uz kāda kuģa klāja. Nē, tad tā ziemā saltu un drabētu. Sirds izstaros siltumu, tā noteikti dzīvo siltumā. Varbūt sirds dzīvo pie kāda liepainieka mājās, Muris domīgi prasa. Liepājā ir tik daudz māju un tik daudz lodziņu, kā gan mēs viņu atradīsim? Tad visi kopā dodas uz jūras pusi. Pa ceļam tie satiek Liepājas himnas tēlus. Ahoj! Nonākuši pie vānas, tie tai lūdz palīdzību. Mīļā, visu varošā vānas kundze, vai jūs mums varētu palīdzēt meklējumos? Un vāna ar prieku pieņem izaicinājumu. Tā paķer draugus un paceļ tos mākoņos virs Liepājas. Bērni sajūsmināti čalo. Pēkšņi tie dzird jūras šalkas un vienmērīgos viļņus. Tiem liekas, kad beidzot to atraduši, tomēr nolaidušies, tie atkal viļas. Jūrmalā tās nav, parkā tās nav, Liepājas ezerā tās nav, Gāļēja ielā tās nav. Nu, kur tad vēl tā var būt? Muris ierosina doties uz Pētertirgu, kas esot lielākais Liepājas un otrs lielākais tirgus Latvijā, kur gan citur, ja ne tur. Tirgū bērnus pārsteidz cilvēku bozmi un sezonas augļu daudzveidība. Aiz ziedu kalniem noslēpušās pārdevējas un kurpju klaboņa pie vārtiem spēlē kāds lustīgs muzikants. Bērni dzird, ka Liepājas sirds pukst skaļāk, un pēkšņi bērniem viss tapa skaidrs. Liepājas sirds ir mīlestība, ko katrs liepainieks nes un alkoja sevi. Tā ir mīlestība pret savu dzimto pilsētu. Liepainiekos ir Liepājas sirds, mēs katrs esam Liepājas sirds.